Kad aizver acis un ļauj elpai kļūt lēnai un mierīgai, tu vari nokļūt sapņu pilsētā. Miķels un Matīs atkal ierodas sapņu pilsētā, taču šoreiz viņus sagaida jauni pārsteigumi. Pilsētā valda īpaša gaisotne. Ielas izgaismotas ar maģiskām laternām, kas maina krāsas atkarībā no garstāvokļa, un gaisā virmo smarža pēc sapņu konfektēm. Un šoreiz sapņu sargs saka, ka viņiem vajadzētu nokļūt zvaigžņu laukumā, kur bērni var piepildīt vēlēšanos, ja tās nāk no sirds. Taču, lai tur nonāktu, Miķelim un Matīsam ir jāaiziet cauri spoguļu mežam, kur katrā spogulī atspoguļojas viņu pašu sapņi un slēptās vēlmes. Miķels un Matīs, ieejot spoguļu mežā, vēro maigo gaismu, koki ir augsti, un to stumbri klāti ar gludiem spīdīgiem spoguļiem, kuros atspoguļojas ne tikai viņu pašu tēli, bet arī viss, kas notiek viņu prātos. Sākumā viss šķiet aizraujoši. Miķels pamana, ka vienā spogulī viņš ir drosmīgs piedzīvojumu meklētājs, bet Matīs sevi ierauga kā gudru burvi, kas spēj sarunāties ar zvaigznēm. Taču drīz vien spoguļi sāk mainīties. Tie rāda ne tikai sapņus, bet arī viņu lielākās bailes un šaubas. Kad Miķelis mēģina soļot uz priekšu, mežs sāk viltīgi maldināt. Miķelis redz sevi dubultojamies, takas sazarojas, spoguļi paši šķiet pārvietojas, un katrs ceļš ved uz citu atspulgu. Matīs pamana, ka dažos spoguļos viņš pazūd pavisam, it kā mežs spēlētos ar viņiem. Un tieši tad viņiem tālkā nāk Ori, baltais pūkainais sapņu sargs. Viņš mierīgi pieskaras vienam no spoguļiem ar ķepu, un tajā atklājas īstais ceļš. Spoguļu mežs rāda to, ko tu pats jūti un domā. Viņš paskaidro, ja paliksi drošs un ticēsi sev, spoguļi rādīs patiesību, nevis ilūzijas. Miķels un Matīs saskatās, saprot, ka nevar ļauties šaubām un ir jāsako savai pārliecībai. Viņi iet soli pa solim, līdz beidzot spoguļi sāk kļūt gaišāki, un priekšā parādās ceļš uz zvaigžņu laukumu.